Hello, uz karstām oglēm. Jāieraksta, tikko beidzās mans piedzīvojums Simskajā 2. dienā. Diezgan žēl. Atkal bija labs steks, 300,000. Kaut kur bija uzgrūst. 2-3 spēlētāji jau bija izlidojuši. Final two tables ar kungiem izlidoja par Ace Queen preflipā. Kopējais pots 80 blindi. Fišiņš UTG atkal tas pats, kas mani vakar izvēlēja, kad man bija dāmas. Viņš limpoja, būtībā tas ir kā reizes, es uzskatītu pēc range, jo viņš limpo visādus arī dūzu kungu, tur visādas Broadways un tā tālāk. Batonā viens spēlētājs, to viņi atradīšu precīzi, kas tas bija. Viņš iedeva diezgan lielu 4x ISO reizu, un es esmu big blindā, un man ir kungi. Man ir ap 290,000, blinds ir 4,8. Es domāju, ka grūst all-in nevajadzētu 35 blinds. Es gribētu, lai man tur ir kaut kāds, arī kaut kāds, būtībā 3-bet fold range, bet tas pa lielam es teiktu ir 4-bet fold range. Un es forbetoju viņa 30 reizes pie 4,8 uz 80 auto position, kas, manuprāt, ir diezgan fine. Man tur varētu būt kaut kādi forbet foldi. Fišiņš UTG uzreiz izmeta. Un puisis padomāja un iešavoja all-in. Protams, es ar kungiem tur koloju. Flopā dūs un viss, Ace Queen, offsuited džekam. Un GG turnīrs beidzies pāri par 600,000, kas izskatās, ka būtu otrais stēks atkal turnīrā pie 14 left. Tā kā, diezgan neveiksmīgi beidzās. Interesanti pieredze, baigi, godīgi sakot, ļoti patika spēlēt. Turnīrā forši, ka man šāda iespēja bija. Cerams, nav pēdējā reize. Tā kā tā, tas tad viss par Simskai. Pasakosim, kas tur īsti notiksies. Čau!